Pagājušā gada nogalē augstākā tiesa mainīja judikatūru kādā ļoti nozīmīgā namu apsaimniekošanai un pārvaldīšanā svarīgai jomai, kas ir saistīta ar parādu jautājumiem, ar norēķinu jautājumiem un galvenokārt ar to, ar dzīvokļu īpašnieku kopības tiesībām noteikt procentus, tātad parādu saistību kavējumiem, un tieši šo procentu piemērošanu gadījumos, kas ir saistīti arī ar trešo personu līgumiem, jeb komunālo pakalpojumu līgumiem, vai tie var pārsniegt tātad šajos līgumos noteiktos limitus. Jā, ļoti interesanta šobrīd ir šī tiesu prakse. Un nevelti augstākā tiesa mainot judikatūru, kas notiek ļoti, ļoti reti un īpašos gadījumos, ir nākusi pretī un sajutusi, cik namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā svarīga lieta ir prasmīga namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas, tātad šo parādu jautājumu risināšana. Tāpēc īpaši sagatavots jauns seminārs, kurš runās jau par tādām lietām kā par bezcerīgiem parādiem, parādu norakstīšanu, tāpat arī jaunumiem, kas mums pavisam drīz sagaida saistībā ar parāda sasaisti ar objektu, nevis subjektu. Parāds nesakos viss dzīvokļu īpašniekam, bet parāds turpmāk sekos dzīvoklim. Tāpat arī jautājumi par to, cik liela nozīme ir valsts pieejai attiecībā uz šo konkrēto parādu, prioritāti situācijās, kurās ir risinājumi, kur nepieciešami jau tiesu izpildītāju piedziņa. Šie parādi ir kļuvuši par prioritārākiem pat par hipotekāriem parādiem. Tā ka tas viss šie jautājumi būs arī jaunajā seminārā.